Nu pat ir iznākusi ļoti interesanta grāmata, oriģināla valodā. Uzņēmēji kriminālisti, tiem, kam nauda kontos drusku vairāk nopelnīt, godīgi kriminālisti, tie, kas nespēj samaksāt nekustamo īpašumu nodokli, kriminālisti jāmet ārā, tas ir nepareizi. Bet šis ir par īsto, par to kriminālu skarbo vidi, kas bija, ko mēs saucam arī pēc krimināla likuma, kriminālā vide, jau tāda pilnīgi skarba un patiesa. Un, ja jūs tiešām gribat izjust to vidi un palasīt oriģinālu valodā, krievu valodā grāmatu, tad tikko šī jaunā grāmata ir iznākusi, un šī ir interesanta grāmata, un tā ir žurnālists grāmata, un autors ir šeit pat man līdzās. Tas ir neklasisks detektīvu romāns. Ja? Kāpēc neklasisks? Jo, kas ir klasisks? Pirmām kārtām jau ir galvenais varonis, ja? Kurš iekļūst kaut kādās situācijās. Nav svarīgi, vai viņš ir privāta persona, viņš ir žurnālists, policists, privāta detektīvs, prokurors, tiesnesis vai vienkārši cilvēks. Ja? Viņš iekļūst kaut kādā situācijā, ja? Un viņš to visu izmeklē, izkuļas no tās situācijas. Šeit mans galvenais varonis to nedara. Jā, viņš ir pie lietas, viņa draugu nošauja kopā ar kompanioniem, jā. Starp citu, situācija ir dzīves ņemta, jā. Un viņš vienkārši ir sadarbojas ar policiju, kura izmeklē šo lietu, jā. Viņš ir draugos tur ar policijas šefu, tur kriminālu šefu. Viņš ir tavs prototips, jo nosaukums ir žurnālists. Jā, Tavu pieredzi, ja? Tavu pieredzi. Un otrs moments, ja? Es aprakstu lielākoties no tām situācijām, ko var izlasīt, ja? Tās ir pilnīgi reālas situācijas, kurās esmu bijis vai nu liecinieks, vai nu piedalījies tiesās un tā tālāk. Ja? Ja kāds grib izjust valodas garšu, oriģināla valodas, ja? Un arī 90. gadu un 2000. gadu kriminālo pasauli Latvijā, Daugavpilī, Rēzeknē, Rīgā, tad šī grāmata ir ļoti interesanta. Es pievienošu saiti apakšā, kur jūs varat apskatīties par šo grāmatu vairāk. Tas kriminālais sižets pats par sevi, ja? Priekš manis nebija galvenais. Es gribēju parādīt lasītājiem, ja? Es ļoti svarīgi, kā reāli strādā kriminālu reportieri. Nevis šodien mani kolēģi vienkārši sēž internetā, viens no otru pārdrukā, nedaudz tur pielabo, un tas visiem iet no rokas. Bet kā ir realitāte? Kādai jābūt žurnālistikai patiesībā? Jā, esmu daudzas intervijas taisījis tieši ar... Bijis epicentrā notikumi, visu laiku klāt, jā. Es varu pat pateikt, es biju pirmais Latvijā žurnālists, kurš dabūja atļauju pabūt Ilģu ciema sieviešu cietumā. Pēc manis visi Rīgas kolēģi uzreiz uz turiem brauca. Izrādījās, ka tur var. Toties Rīgas kolēģi nav vēl nekad rakstījuši par to, ka Daugavpilī ir lielākais bloks uz mūžu ieslodzītajiem. Un es esmu tur bijis vairākas reizes. Un jūs gribat tiešām to autentisko garšu, jā, ar māksliniecisku, protams, noformējumu apdaru un pārējo, jā, tad šī grāmata ir īstā.